Permakultūra ir ne tikai dārzkopības metode, bet arī filozofiskas domāšanas sistēma, kas balstās uz ilgtspējību. Tā ir saimniekošanas pieeja, kur cilvēks ne tikai ņem no dabas, bet dod tai arī atpakaļ. Tā arī Juris Šleiners, atgriežoties no dzīves Rīgā, sāka pētīt iespējas laukos un to, kā kvalitatīvi un produktīvi apsaimniekot saimniecību. Vēlāk jau es sāku pētīt, es sapratu, ka permakultūrai ir nepieciešama sistemātiska pieeja, ja grib kaut ko ražot, darīt efektīvāk lietas, jo permakultūra vairāk dzīvot saskaņā ar dabu, bet tas nevienmēr iet kopā ar saimniecisko darbības principiem. Permakultūra kā tāda manā uztverē ir mazliet ideālistiska, bet tas, kas vajadzīgs, teiksim, saimniekošanā, kas ir ar uzņēmēju darbību saistīti, jo tev jebkurā gadījumā vajag kaut kādu veidu uzņēmēju darbību, tu vēlies dzīvot lauku vidē, tad tur būs jāatkāpjas no kaut kādiem permakultūras ideāliem, lai sasniegtu tos mērķus, kas vajadzīgi. Taču tas nebūtu nenozīmē, ka permakultūra saimniecībā nav iespējama, jo vismaz 80% no šīs metodes izdodas jebkurā gadījumā. Lai sāktu nodarboties ar permakultūru, Juris Šleiners iesaka iepazīties ar Ričarda Perkinsa video materiāliem. Tad jūs sapratīsiet to atšķirības starp, ko pasniedz permakultūrā un tos nianses un to domāšanas veidu un efektivitāti, ko pasniedz Perkins. Jo tur ļoti daudz metodas es vienkārši kopēju un izmantoju šeit, bet ar tiem resursiem, kas man ir pieejami. Lai arī permakultūras dārzs ir viegli kopjams, jo visai reti jāravē nezāles, tomēr izaicinājumi tāpat pastāv. Vēl kas atkrīt rakšana, aršana, tās lietas atkrīt automātiski. Ja tas ir jādara, varbūt ir vērts paskatīties efektīvākas metodas. Vienīgā problēma ir komposts. Labs komposts nav viegli pieejams. Parastais komposts ir vienkārši, ka tev ir organiskais materiāls salikts proporcijās, lai viņš karstu. Un tad karšana notiek dēļ mikrobioloģiskās darbības. Mikrobi ēd, vairojās, viņiem ir viss, kas viņiem vajadzīgs, un rodās karstums. Un jo lielāks siltums, jo viņi ātrāk vairojās un ātrāk tas materiāls sadalās. Principā šī kaudze sadalījās 2 mēnešu laikā. Komposts regulāri jāapmaisa, tāpēc šajā procesā nepieciešama tehnika, ar ko to ātri un ērti izdarīt. Tāpat to labāk veidot uz šķeldas kārtas, jo augsnē atrodas nezaļas sēklas, kuras var iemaisīt kompostā. Permakultūras dobēm ik pa laikam jāpievieno komposta un mulčas kārtas, lai augiem būtu vairāk barības vielas un lai izvairītos no nezaļu vairošanās. Te var redzēt, kas notiek, ja neko viņa īsti nedara un aizlaiž viņu. Nezāles principā visu pārņem. Man vienkārši laika trūkuma dēļ nesanāca, bet man metode ir vienkārši plēju pāri, atstāju uz gadu mieriņā, tur viss nomierinās un pēc tam uzliek jaunu kompostu kārtu virsū, nomulčējot to, kas bija apakšā mazās nezālītes un pārējais nāk pa virsu. Lai veidotu precīzas dobes, var izmantot šablonus. Standarta dobes platums ir 75 cm. Dobes var veidot ne tikai uz lauka, bet arī siltumnīcā. Te nekas netiek rakts. Rokrot, apgriežot otrādāk, iedomājies, ja tu dzīvo pirmajā stāvā, ja tev ir baigi labi, un tev pēkšņi pārceļas uz pēdējo augšējo stāvu, un tev tur cepina saule ārā. Mikrobiem ir tieši tas pats. Tāpēc neaiztiek, tur daba visu dara pati, galvenais, lai labs kompostiņš virsū un viss būs labi. Permakultūrā var iesaistīties arī dzīvnieki. Viena lieta, ko es bieži vien redzu, kad viss dzīvo vienā un tajā pašā vietā, kas man personīgi nepatīk. Viņām jāvar staigāt ir visur, kur viņas grib, bet man patīk, ka var kontrolēt to darīt. Šis dizains perfekti, var noganīt visu lauku un lapsa bija, es biju pielicis kameru klāt. Pirmā vakarā bija klāt. Jā. Bet viņi pastījās, viņi saprata, te nebūs un aizgāja. Tāpat Juris Šleiners mēģina ieviest permakultūras vienu no metodēm savā ciemā, izveidojot termopakamātu. Ir 21. gadsimts, ir sociālie mēdīji un jauniešiem, lai viņiem vieglāk būtu iepirkties veikalos. Šis ir risinājums, kā to izdarīt. Šeit vienkārši ieliec savu precīti vai nu saldētavā vai leduskapī vai plauktiņā, un šeit var brīvi jebkurš aiziet un iegādāties pat tiešo no ražotāja. Es viņu vienkārši izveidoju, risinot savu vajadzību, bet es sapratu, ka es varu palīdzēt vairākiem to pašu lietu atrisināt. Un kopā šo risinājumu lietojot, viņš strādās ļoti labi. Ar šādām metodēm varam padarīt apkārtējo vidi draudzīgāku un nekaitīgāku. Atšķirībā no intensīvās lauksaimniecības, permakultūra respektē augsni kā dzīvo organismu un veicina tās dabisko atjaunošanos.